ekoloģiskais koks. Un arī kopšanā ir dabas daudzveidzība jārūpējās. Mums jau, ja mums viss mežs paliek tikai tāds, kā tur viena vienīga priede vienāda, tad varbūt ir ražīgāka, bet tur visādiem citiem putniem zvēriem viņi tad baigi neinteresanti kā atsevišķiem. Tāpēc mēs gribam to dabas daudzveidību, mēs atstājam jau, tad, ka šito cirsmu cērtam, jau atstājam saucamus ekoloģiskos kokus. Vajag tur redzēt lielās priedes, viņi gan kā sēklu koki, gan ekoloģiskie koki un reku ozoliņš iepriekšējā meža paaugas atstāts. Un rekāds viņš izaudzis. Un tas ir dabas daudzveidībai. Vai mēs šeit dabūsim ražīgu smuku ozolu kā materiālu vēlāk, no šī stipri šaubos, bet daudzveidībai noteikti viņš būs tur.